Nē. Nu vakar vienu te dirst pasūtīja. Un tā nu sanāca. Ko lai dara? Šis man puķis stādīts, sataisījies, jāsmējās. Vai tad es gandrīz līdz 50 gadiem nodzīvojis puķis nemācies stādīt? Kūdru man nevajagot. Manā sausā zemē, manā smiltē, bez kūdra puķis iestādīt. Kas ar to ūdeni tur saturēs tais smiltīs? Viņš saka mēslu. Mēslu tas jau labi, bet mēslu podos izžūst un saknes iet bojā. Vai tad es varu podos puķis bez kūdra iestādīt? Jā, pa draugu man bija piemeties, jā. Jāsmējas, nu ķēms tāds. Vienreiz atbrauc pie manīm ciemos tādās īsās bikšelēs sarkanās, ak, jēziņ. Resns vēders pār tās bikšeles gandrīz redzēt nevar, nu kauns man skatīties. Lai gan daudz, ko esi redzējis savā dzīvē, bet šī tā ķēma, kas brauc pie sievietes ciemos vienās apakšbiksēs, nu, pirmo reizi. Kā nu bija, tā bija. Lai nu paliek. Es jau teicu, ja viņš no zemes neko nesaprot, ja viņš nesaprot, ka smilšaina zeme no melnzemes atšķirās, ja viņš nesaprot, ka katrai puķei cita zeme vajadzīga, nu tad es nezinu, kā lai viņam paskaidro. Es jau teicu, ka viņš ir muļķis, viņš man pretī, ka es viņu apvainu. Vai tā gudri cilvēku nosaucot pa muļķi var apvainot? Gudrs pa tādiem niekiem tak neapvainosies, viņš tak zina, ka nav muļķis. Nu kļūdīties jau katrs var. Bet muļķis jau nav apvainojums. Šodien viņš man bekot sūt. Un ko tu sūt man bekot? Beks vēl neaug. Tikai pirmās mellenes. Knapti pāris litru salasīja, vēl zaļs. Slinkums jau var ar tām rokām te lasīt. To kombainu, ko es te paņēmu līdzi, nu vēl ar to nav te ko darīt. Tikai zaļās vien. Nu šitā nu man ir te šodien. Jā.